Labrīt, kolēģi, augstgodātais Daudzes kungs, cienītās dāmas, godātie kungi. Lai uzlabotu Latvijas Republikas valsts piederīgo drošību, lai Latvijas Republikas pilsoņi varētu baudīt tiem piešķirtās brīvības un tiesības, lai novērstu dažādas neērtības mūsu uzņēmējiem, studentiem un citiem ceļotājiem, Latvijas Reģiona apvienība šobrīd ir iesniegusi grozījumus likumā par personu apliecinošiem dokumentiem un lūdzu izdarīt izmaiņas, lai cilvēkiem būtu iespēja saņemt 2 Latvijas Republikas pases. Pēdējo mēnešu laikā ir nācies tikties ar cilvēkiem, kuri ir sajutuši neērtības un ir nācies izdarīt izmaiņas viņu dienas kārtībās. Kā piemēram, es pazīstu kādu uzņēmēju, kuram nācās, atgriežoties no Āzijas, atcelt plānus doties uz Dienvidāfriku, jo Dienvidāfrikas vīzu nevarēja saņemt pietiekoši laicīgi. Ir nācies runāt ar cilvēku, kurš jau pēdējos 10 gadus ražo preces Ķīnā un pārdod Krievijā, savukārt nodokļus maksā Latvijā. Viņam ir pietiekoši daudz neērtības, plānojot savu darba grafiku, jo abās šajās valstīs ir nepieciešams vīzas, abās šajās valstīs ir nepieciešams tātad pietiekoši ilgs laiks, lai šīs vīzas saņemtu. Mums arī nācies runāt ar cilvēkiem ar veselu kuģa ekipāžu, kur nevarēja piedalīties 2014. Gada vēlēšanās, jo viņiem bija jānodod pases, lai varētu doties darba ceļojumā, jeb darba braucienā, un vēlēšanas viņiem gāja seceni. Es varu turpināt un turpināt šādus gadījumus saukt, tādēļ Latvijas Reģiona apvienība lūdzu jūs, kolēģis, atbalstīt personu apliecinošu dokumentu likumu nodošanu komisijām un izmaiņu izdarīšanu, lai Latvijas Republikas pilsoņiem varētu būt 2 pases. Paldies jums! Paldies! Pret likuma projektu nodošanu komisijā neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likuma projekts tiek nodots komisijai. Deputāti iebilst, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par deputātu Bondara, Šica, Melgaļa, Klēnbergas un Rūka iesniegtā likuma projekta grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā nodošanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 12, pret 26, atturas 39. Likuma projekts komisijai nav nodots.